Ok, tad daļas. Teorija 1/6. Redzam, ja, ka tur iezīmēt 1/6. Jā. Tad mums ir 6 iedaļiņas un 1 iekrāsot. Un kāda daļa tā ir? Pasakiet, lūdzu, atbild pirmajai. Viena otrā. Viena puse. Viena puse, labi. Varbūt pirmo rindiņu Nikita, otro Karolīna. Jā. Jā. Pirmajā būs viena otrā, Mhm. otrajā būs viena trešā, Mhm. un tajā pēdējā būs viena ceturtā. Labi. Pirmajā būs viena trešdaļa. Kā? Tad Otrajā. mēs tagad par šo runājam, ja? Jā, es otro rindu lasu. Jā, te ir 1, 2, 3, 4, 5 iedaļas. Tātad skait apakšā būs cik? Apakšā būs 5. 5, jā, un augšā? Viens, jā. 1, jā. Labi, otrā. Tas pa labi. Uh, a- Pagaidi. Tur arī, nē. Viena septītā daļa. 1, man liekas, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man sanāk 6. Es sajaucu, es lasīju to pēdējo. Un tad trešiem ir 1/7, jā. Tur jau pēc kārtas vienkārši aiziet mums. Man vēl trešo vajadzēja. Trešo vajadzēja, ja? Nu, Jā. labi, es trešo izdarīju. Bet sapratāt domu, pareizi. Jā. Jā. Un cik būs, kāda daļa būs? Ja pilns riņķis. Vienkārši, Vai vieglāk sakot, 1, tā kā viena pirmā daļa, bet tā vienkārši 0 var rakstīt. Labi, kā Karolīna domā? es domāju, ka viņu var sadalīt tā kā grib. Un, tā var sanākt arī, piemēram, nezinu, tur arī var sadalīt, cik grib, un tur var sanākt jebkāds skaitlis. Ja ir pilns aplis iekrāsos, tad tas ir viens vesels vienkārši. Jo, tā kā Nikita teica, viena pirmā ir viens vesels, jo 1 dalīts ar 1 ir 1. Tad pirmais uzdevums uzzīmēt daļu kā taisnu stūri. Uzzīmējiet taisnu stūrīt un iekrāsojiet 1/4. Piemēram, tā, kur es arī uzzīmēju. Cik jūs rūtiņu lielu uzzīmējāt taisnu stūrīti? Tur nav nepareizs atbildes. Es nezinu, man šodien pazuda mana burtnīca, tāpēc es pāris papīra lapas zīmēju. Arī var, jā, bet tad tev jābūt ļoti, ļoti precīzai. Cik iedaļiņas būs jāiekrāso? Cik rūtiņas? Tā kā vienu vienkārši. Jā, un cik tās ir rūtiņas? Manā zīmējumā. 2. 2, jā. Vēl varam patrenēties. 2/8. Un uzzīmējam tad jaunu. Jūs tiekat līdz, nespāt? Es tieku.
Cik mēs rūtiņas izkrāsosim otrajā piemērā? 2. Jā, tieši tā. Un Un trešajā, cik 3. jāiekrāso? 3, 3. jā. 3. Viegli? Jā. Jā. Labi. Un pamanījiet to, ka otrais piemērs tas pats, kas bija iepriekš ar 1/4. Nu, tā kā ja zīmē, tad jā, bet nu, tā kā risinājums nav tas pats. Apmēram tā ir, jā. Bet izskatās, ka 2/8 ir tas pats, kas 1/4. Varētu tā būt. Jā. Jums ir bijuši daļu paplašināšana, kad Nē. jāreizina ar 2. Nav bijusi, jā? Varbūt arī bijusi, bet neko tādu neatceru. Uzrakstiet, lūdzu, trešais uzdevums un pirmajā piemērā 1/5. Tā kā man jāuzzīmē 1/5 daļu ar taisnstūri vai ar apu. Nē, uzrakstiet burtiski tas, kas ir uz ekrāna. Un paplašināšana notiek tā, ka mēs pareizinām gan augstu, gan leju ar 2. Starp citu, Jā, varbūt. Ne, Kaut starp ko citu, tādu līdzīgu atceros. starp Es citu, arī. kā sauc augstu un kā sauc leju? Ir kaut kādi īpašie nosaukumi. Augsta ir, tā kā augšā ir 1, 2, 3, bet lejā ir tā kā tā daļa pati. Es Un nezinu, kā viegli. kurš ir skaitītājs? Augšu vai apakšu? Tā kā ar to, kur aizzīmē, Nē, te ir 1/5. Vieninieks ir skaitītais vai saucējs? vieninieks ir, nu, ar to, kur, nu, vieninieks ir ar to, ar kurus reizināšu, reizināt, nē, Nu, jā, var sakot, citādi. reizēm es teikšu, kad es teikšu skaitītais, tas nozīmē augša. Augšā ir skaitītais. Principā varam to īstenībā maliņā pierakstīt. Uzrakstam sāniņā burtnīcās pierakstiet 1/5. Vai novelciet bultiņu uz vieninieku, uzrakstiet skaitītais. Man vieta nav skaitītājs. Un apakšā saucējs. Man patīk atcerēties stāstu. Saucējs ir tā kā zem galda, un viņš sauc. A skaitītais augšā, un viņš skaita. Varat asociācijas ielikt. Un Karolīna, kāda būs atbilde? Te ir jādara tā, ka tu tā kā sareizini augšu, un tad sareizini leju, un tad tos abus skaitus saskaiti. Nē, vienkārši sareizini. Au, nē, augšu, Jā, cik būs? Cik ir 1 reiz 2? 2, 2 un 5 reiz 2? 5, 10. 10. Tad atbild 2/10. Nākamais. Paplašiniet ar 2. To Nikita lūdzu paskaidro. Tā, 3 reizes 7. Nu, Tātad 3 reizes 7. 3 septītā. Tātad mēs rakstam to vienādības zīmi. 3 reizes 2. Svītra. 7 reizes 2. Ļoti labi. Tas ir 6 14. Brīnišķīgi. Pierakstījām, jā? Nē, es to nepieņemu. Ir. Labi. Karolīna,
tagad, saīsināšana, labi, Karolīna tagad nezinās to vēl laikam. Bet ar ko mēs varam izdalīt gan 4, gan 6? Kā jums liekas? Ar 2 iespējams. Jā, ar 2, tieši tā. Tad mēs uzrakstiet lūdzu augšā iekabiņa un dalīts ar 2. Un tāds slīpa augšā, tā kā parādīt tieši tāpat. Un tad mēs dalām 4 ar 2 un 6 ar 2. Un Karolīna, kāda ir atbilde? 4 līdz ar 2 būs 2. Mhm. Un 6 līdz ar 2 būs 3. 2/3. Tad nākamais. Nikita, otrais, ar ko dalīsim? Tā, otrais tūlīt. Es ātri uzrakstīšu. Tā, tātad 5 pats ar seviem, jo 5 nedalās ar 2. Tad mēs dalīsim ar 5. Jā, jo viņš nedalās ar citu. 15 arī dalīsies ar 5, jā. Jā. Cik Nē, tad būs? Jā, dalīšos īstenībā. Tā, tas būs. Tātad 5 dalīt ar 5 ir 1. Rakstam 1, tur tā kā tā strīpiņa zem viennieka. Mhm. Un tad 15 dalīt ar 5 bija 3. Un kā tu atbildi nolasa? 1/3. Labi. Karolīna, kā mēs saīsināsim 3. piemēru? Mēs augšā liksim 4. Tad mēs varam ar 4 mēs varam ar dalīt. 2. Mēs īstenībā Mēs- varam ar 2. Nu, viņi jau pateica 4. 4 ir labāk nekā 2, tas ir lielāks skaits. Bet varbūt varat vēl lielāk iedomāties, ko var izlīt. Cik ir 12 plus 12? 24. Iespējams, tad arī varbūt 12. Dalām vienkārši ar 12, jā. Jūs varat droši dalīt ar 2 vai ar 4. Jūs saīsināsiet un pēc tam vienkārši pakāpeniski izdarīsiet. Tādu var darīt. Un Karolīna, cik būs atbildē? Tas. Tā, 12 dalīts ar 12 ir 1. Tad, jā. Un tad 24 dalīts ar 12 ir 2. Un kāda ir atbilde? 1 svītriņa 2. Viena otrā, Viena jeb puse. viena puse. Grūti vai normāli? Viegli. Ir normāli. Nākamais. Nikita. 16 dalīt ar 2. Labi. Cik tas ir? Tūlīt. Tūlīt sekundīt. Tā, tātad 16 dalīt ar 2 ir 8. Mhm. 16. 24 dalīt ar 8 ir Dalīts ar 8. 3. Jā. Tur 2 dalīts. Man sajauka drusku. Ar 2 es sajauku.
Ar 2 ir 12. 8, 12 daļas. Varam vēl saīsināt. Jā, Cik? ar 4. Labi, cik? Kāda būs atbilde? Tātad 8 dalīt ar 4 būs 2. Tur tā kā sorry. Tā. Bet tur īstenībā nevajag to garo. Tā kā, Jā, viņu var pierakstīt garo, bet var arī nepierakstīt garo. 2, 2, tā. Tā. 4, 2 ceturtās. 12 dalīts ar 4, cik Nē, 3. 3, jā. 2 trešās. Te būs arī dalīts ar 2. Te ar 2, jā. Tad būs 14 dalīts ar 2. Jā, un apakšā tas. Un tad tur augšā būs 7 un apakšā būs 8. Un kā mēs saucam vēl augšu? Augšā Tas, kas bija skaita, jā, skaitītājs un apakšā bija saucējs. Jā. Un kā atbildi nolasa? 7 astotāļas. Nē. 7 astotās. Jā. Labi, Nikita? 49 dalīts ar 2. Nē, dalīts ar Ar cik? Ar ko dalās 49? Ar 2? Nē, ar 3? Man šeit kā ar 3 arī nedalā. Arī nedalās. Ar 4 arī Es nē. vispār, šito īsti nevar izreikināt, jo tā kā, ja mēs paņemsim 49, tad nederēs tam lejā skaitu, bet ja mēs ņemam 35, tad nederēs tam Varbūt augšā vēl skaitu. kaut kas dara. 6 dalās? Nedalās, jo ar 2 nedalījās. Varbūt ar 7. 49 ar 7 dalās. Jā, Un 35 ar 7. jā, Tad nē, dalām 7. jā. Tā, tūlīt. 49 dalīt ar 7 būs 8. Nē, nebija 8. 7. Tā, un 40. Nē. Tātad 35 dalīt ar 7 būs 5. Jā. Ļoti labi. Tagad es. Jā. Man šķiet, ka var dalīt ar 10. Jā. Ok, tad būs 20 dalīts ar 10 un 30 dalīts ar 10, un tas būs, skaitītājs būs 2 un saucējs būs 3. Brīnišķīgi. Izskatās ļoti labi. Esam jau iemācījušies, vai ne? Jā. Mums ir tā, pastīšos. Jūs gribat vēl piemēriņus vai arī jums tekstu uzdevumiem? Es jums ļaušu izvēlēties. Īstenībā var jau uz tekstu uzdevumiem iet. Karolīna arī grib uz teksta. Labi, tad mēs pārējām uz tekstā. Nikita, var izlasīt? Vēvrei no šī un pagājušā gada ir 68 zīles.
Zināms, ka pagājušajā gadā zīles ir 3 reizes vairāk nekā šī gada zīles. Cik zīles ir no šī gada? Kam ir idejas, kā aprēķināt? A? Kam ideja, kā aprēķināt? 68 dalīt ar 3. Nē, šis nebūs pareizi. Jo mums ir, tad Nē, īstenībā var tad 68 trešdaļas, ne, 68 3. pagaid Un būs tad- pareizi. Varbūt būs pareizi. Tad mums ir šis gads, labi, es uzzīmēšu, ja? Mums ir šis gads un, nē, pagājušais gads un šis gads. Cik bija pagājušajā gadā un cik šī gadā? Pagājušajā gadā bija 68 zīles. Labi. Un šajā gadā bija vairāk vai mazāk? Vairāk. 3 reizes vairāk, tātad 68 reizes 3. Zināms, ka pagājušā gada zīles ir 3 reizes vairāk. Tad šajā gadā ir vairāk vai mazāk zīles? Nē, Vai bet te nav pareizi uzrakstīts, jo pagājušajā gadā ir 68 zīles. Pagājušajā gadā zīles ir 3 reizes vairāk. Nu jā, 3 reizes vairāk. Tad mums ir šogad būs 3 reizes vairāk vai mazāk? Nē, bet es saku tā, Mazāk. ka te Mazāk. īstenībā nemaz pareizi nav rakstīts, jo tad vāvrē no šī un... Nē, es to šī neizlasīju, aizmirsu par viņu. Nu labi, tad aprēķinām, cik šajā gadā. Par pierakstu, kā pierakstīt. Kāpēc dalīt, ja tur rakstīts 3 reizes vairāk? Tāpēc, ka šogad ir, tāpēc, ka mums Tā ir, kā pagājušajā gadā bija uz 3 jā, reizēm. jo mēs nezinām, cik ir, bet 3 reizes vairāk bija, tad te reiz 3. Bet mēs nezinām, cik mēs pareizinām, vai būs 6, 8. Par pierakstu. Pierakstā mēs jums māca skolās pārsvarā šādi. Pierakstīsim arī pirmo, vismaz šo 4. uzdevumu, pierakstīsim pēc pareizā pieraksta. Labi? X daudzpunkta tik ir šī gada zīles. Ja šajā gadā ir X zīles, cik bija pagājušajā gadā? 2 X zīles. Nē. Cik reižu vairāk ir? 3, 3, tātad cik X? 3. 3X, jā. Kāda darbība starp 3 un X? Tur ir neredzama Tātad reizināšanas zīme. 3. X gan jau ka ir tas 60. Nē, nav. Jā, 3X ir 68, tieši tā. 68 dalīt ar 3. ir 21? 21. Nē, mums bija kļūda. Sapratām kļūdu, ko es jums skaidroju nepareizi iepriekš. Vāverei no šī un pagājušā gada. Šī un pagājušā gada ir. Sapratāt atšķirību? Nē, īstenībā. Par to, ko mēs runājam, tad mums ir pagājušais gads un šīs gads. Nevis pagājušajā gadā ir 68, bet kopā ir 68 zīles. Jālas mums uzmanīgi uzdevumi. Tātad mums pagājušajā gadā bija 3X zīlītes, tagad mums ir X zīlītes. Tagad mēs visi pazudām jau uzdevumā. Sapratāt? Jā. Karolīna arī? Nu, bišķiņ nē. Bišķiņ nē. Mums ir dots, ka pagājušajā gadā un šogad kopā bija 68 zīles. Un pagājušajā gadā bija 3 reizes vairāk zīles nekā šogad. Mēs nezinām, cik bija ne šogad, ne pagājušajā gadā zīles, bet zinām, ka kopā bija tās 68.
Un mēs tas saskaitam, cik ir pagājušā gadā. Pagājušajā gadā bija 3x, un šogad ir x. Tas saskaitam x plus 3x, tas ir 68. Un cik ir x plus 3x? Mākat saskaitīt? Tādu. X plus 68 plus 3. Cik ir ābols? Kur ir ābolīts? Plus 3 āboli. Cik tie ir āboli? 4 āboli. Nu, ja tā ņem. Jā, tātad, Karolīna, cik ir x plus 3x? 4x, jā. Tad 4x ir 68. Cik būs x? X būs. Tagad x būs 4. Mums ir tātad x-iņš, 4x, tas ir tāpat kā āboli. 4 ābolīši, tad mēs zīmējam 4 ābolīši. 4 rakstam x, 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 x. Viņi visi kopā ir 68. Cik būs viens x-iņš? Mēs viņus varam tā kā saskaitīt. Tur ir jāsadala. Jā, jāsadala. Jā, tieši tā, dalam. 68 dalīt ar 4 ir tā, 4. Varam Es īsti nesaprotu. Varam rakstos dalīt 68 dalīts ar 4. 6 dalīts ar 8, ar 4. Cik reizi ieliņ? 4, 6. Sanāca izreikināt. Sanāca, jā? 17. 17. Pārbaudīsim. Tad 1 reiz 4 ir 4. 6 mīnus 4 ir 2. Nonesam 8. 28 dalīts 4 ir 7, jā. Ļoti jauki. Un kas tas pa x ir? Kas tas ir 17 zīles? Kurā gadā bija 17 zīles? Nē. X bija šajam gadam vai pagājušajam? Šajā gadā. Šajā gadā, jā. Un kas mums bija jāprēķina? Ir šajā gadā zīle. Jā, pabeidzām uzdevumu. Jā. Lieliski. Karolīna, izlas lūdzu 5. uzdevumu. Mamutei kopā ir 55 narcises un mārpuķītes. Narcises ir 4 reizes vairāk nekā mārpuķītes. Cik viņai ir narcises? Kādas idejas? Sākumā varbūt vajag 55 dalīt ar 4. Te ir tas pats, kā bija ar zīlēm. Tad mums mamutei kopā ir 55 narcises un mārpuķītes. Tas 55, jā, tas ir domāts gan par narcisiem, gan par mārpuķītēm. Kā kopā? Jā, tas ir domāts kopā. Es zinu, ka varbūt uzrakstīts tā, ka varbūt var domāt tikai narcises, bet tas ir domāts un tad viss kopā. Tad mums ir 4 reizes vairāk un viens ir 4 reizes vairāk. Kā iegūsim? Cik ir viņai narcises? Starp citu, kas ir vairāk narcises vai arī mārpuķītes? Narcises ir 4 reizes vairāk. Jā, tad mārpuķītes būs pasāk. Ar ko sākam uzdevumu? Varbūt, nē. Mēs varam tāpat kā iepriekšējā pildīt. 55 dalīt ar 4. Nē. Nav ar 4. Labi, x mums būs kas? Mārpuķītes. Pierakstam lūdzu. Citu, kurā krāsā ir narcises, kurā mārpuķītes? Neatceros. Varbūt Karolīna zina. Kaut kad es atceros, viņas redzēju, bet esmu aizmirsus. Varbūt, kad narcises ir
Violetas. Tas ir te bildītē ir arī ielikts viens narciss, otrs mārpuķītis. Tad balti. Narcises laikam ir tās dzeltenās. Tā Karolīna domā. Es neatceru. Un arī liekas, ka dzeltenās bija. Labi, tad cik būs narcises? Izmantojiet iksiņus. X4. Nevis x4, bet 4x. Tik ir narcises. Pierakstiet? Jā. Liels. Es tikai to augšējo pirmo pašu pierakstīju. Varat arī pašpikot iepriekšējā uzdevumā, un jūs varat izstāstīt, ko tālāk jādara. Kas ir jādara tālāk? Tā kā 55 mīnus 4x. Tā kā tas x iet klāt pie 5. Mums ir zināms, ka kopā ir 55. Kā mēs izmantojot x, varētu pierakstīt to, ka ir 55. 55 dalīt ar 4x. Mēs saskaitam narcises un mārpuķītes kopā. Kā varam saskaitīt, izmantojot x? Tā tad vajag saskaitīt. Jā, saskaitīt, pierakstīt. Varētu Karolīna atkal izstāstīt, cik tas būs. Tad vajadzēs rakstīt 5 x. Jā, 5x ir 55. Un cik būs x? X1. Kā aprēķināsim x tagad? Varbūt Nikīta var palīdzēt. Es īsti pats nesaprotu. 5, tas x iet klāt pie 5. Tad mums vēlreiz līdzīgi ar ābolīšiem. Ja mums ir 5 ābolīši, un 5 āboli kopā maksā 55 centi, cik maksās viens ābols? Būs 9 centi. Kā tu ieguvi 9 centus? Es nezinu, es kaut kā galvā tur sadalīju. Es varbūt 11 centus. Būtu 11 centi, jā. Kā tu ieguvi? Jā. Es reizēķinu izmantoju drusciņu. Jā, tad izdalīji, jā. Īstenībā, jā, var arī vēl vieglāk, tā kā, ja ir 55 un 5, var tā kā 11, 11, 11, un tā arī sanāks 50. Vai mēs esam pabeiguši uzdevumu? Jā. Jā. Mēs atbildējām uz jautājumu, cik ir, tā kā, īstenībā nē, mēs neesam pabeiguši, jo cik viņa ir narcises, bet ne Jā, narcises, tad rēķina. Cik būs narcises? Tātad, ja mārpuķītes ir 11, tātad 55 mīnus 11 ir 44, un viņai ir 44 narcises. Tieši tā, tad tas pats viss sarakstīts, tad nākamā darbība. Vai reizināts, jā. Atņemt ir vieglāk, to taisnību. Labi, 44 narcises. Grūti uzdevumi, jā? Jā. Labi, es sapratu, tagad jums jāizdomā savu šitādu uzdevumu. Šādu uzdevumu. Mēs varam kopā vienkārši izrunāt. Tad, kas mums būs kopā?
Nu, piemēram, es nezinu, zirgam bija 28 ābolu. Labi, zirgs. Zirgam bija 28 ābolu. Labi, zirgam bija 28 ābolu. Kopā? Jā, Kopā. Labi, es velku svītriņu kopā. bet Jūs arī pierakstiet šitā arī ābolu kopā. Bet kaut kādi varētu būt pūši, un kaut kādi varētu būt labi āboli. Cik reizi mums vairāk ir ābolu sapūšie nekā labie? un viņam bija Puse būtu sapūs. Puse sapūsi. Mums tagad jāizdomā, vai būs puse sapūsi. tas jau Tur būtu X pārāk viegli, jo, ja puse sapūst, tad tur uzreiz var izreikināt 28 dalīties ar 2 un 14. Jā. Mēs varam izdomāt, ar ko 28 dalās. Tad ar 2 dalās, ar ko vēl? Ar 4. Ar 4. Varbūt izmantojam kaut kā 4. Ja mēs 28 dalīsim 4, tad mums būs viens būs X, otrs būs cik? Otrs būs. Tā kā. Jo mēs X uz ko darījām? Nē, tas viens X, viņš ir tā kā viennieks, un tad tur vajag 3. 3 Nē. X, ļoti labi, jā, pareizi. Tātad mums labie āboli ir 3 reizes vairāk nekā sapulktie. Tad labie ir 3 reizes vairāk nekā sapulkšie. Tātad 3X ir labie. Labie. Un X ir sapulkšie. Un kā aprēķināsim? Tātad 3x ir 4 un plus x ir 5. Jā, tad 4x ir 28, dalām 28 ir 4. Cik 28 dalīs 4? 28 dalīts ar 4 ir 7. 7, jā, tad labie būs, sliktie būs 7. Labie 28, minus 7, 21, jā? 21? Labi, jā, 21. Super. Ok, labi.